Labdien, kolēģi! Pirms sākam iepazīstināt ar šī podkāsta tematiem, jāsaka, ka nākamos 2 mēnešus mūsu komanda dosies ar podkāstu nelielās brīvdienās, un nākamā podkāsta epizode jums ierastajā formātā būs septembrī. Jūlijā būs speciāla izlaidums, kur varēs noklausīties mūsu diskusiju sarunu festivālā Lampa, bet pirms tam vēl laižam gaisā jūnija podkāstu ar vasaras sākumam mūsuprāt ļoti piestāvošiem sarunu tematiem. Dāna, tu biji pirmā, kas to atklāja. Pastāst lūdzu, ar ko tu runāji? Es iesildīšu vasaru ar dažādām aktivitātēm vai vismaz domām par tām, lai mēs neaizvedam viņu vienmuļi, bet interesanti. Un mans sarunu biedrs bija pasākuma aģentūras Eži pārstāvis, kurš mums padalījās dažādās idejās, kā bagātināt savus pasākumus un šo gaidāmo vasaru. Un, protams, arī nedaudz parunājām par vasaras festivālu. Ļoti labi uzbūri intrigu. Otro sarunu savukārt veidoju es, un man bija tāda ļoti lieliski iespēja paviesoties augu zinātājas un ilgadējas profesores un farmācijas doktoras Vijas Eniņas dārzā. Un ar viņu mēs parunājām par augiem, par to, kas aug mums apkārt, par to, ko varam lietot uzturā, tējā un dažādos citos veidos un stiprināt savu organismu. Un mūsu podkāstu noslēdza Lāsma, sarunājoties ar vairākiem mūsu kolēģiem. Trešais deigulis ir par vasaras saulgriežiem. Sarunāšos ar Līgu Zīli, Jāni Jagmani un Jāni Zāli par svētku svinēšanas tradīcijām, viņu ģimenē, draugu pulkā, par to, kā viņi tika pie saviem vārdiem un ko viņiem šie vārdi patiesi nozīmē svētku gaidīšanas kontekstā. Un sarunas izskaņā mēs izspēlējām viktorīnu, kuras jautājumi ir saistīti tieši ar zāļu dienu, un varēsim kopā pārbaudīt mūsu zināšanas par latviešu senajām paražām. Paldies, Lāsma! Klausāmies! Pirmais deglis. No vienas puses vasara mūs vilina ar brīnišķīgo laiku un saistās ar baudu pilnu atpūti. No otras puses tie reizēm ir gada aizņemtākie mēneši, jo vasaras kalendārs ir pilns ar pasākumiem, ballītēm, aktīvu atpūtu. Doma Deglī šodien viesojas mūsu visādā ziņā aktīvākais sadarbības partneris pasākuma aģentūra Eži, projektu vadītājs Valters Gulbis, lai iekustinātu mūsu domās ne tikai gaidāmajam Švenkvasaras festivālam, bet arī padalītos ar idejām, kā piešķirt savai vasarai jaunu elpu. Sveiks, Valter! Čau visiem! Mums tuvākais pasākums, kuram mēs aktīvi gatavojamies jau no gada sākuma, ir vasaras festivāls. Un šogad sporta sadaļā mēs esam padomājuši par vairākiem jaunumiem, kas ir komandu stafetu pieaugušajiem un ģimeņu spēli. Un šo aktivitāšu īstenošanā mums tad palīdz arī Eži, kuriem mēs varētu teikt, idejas ir tikpat daudz, cik adats Eži kažokā, un atliek vien izdomāt, kuru labāk ņemt un ko darīt. Bet vai tu, Valter, varētu mums pastāstīt, kam īsti gatavoties šogad un ko gaidīt no minētajiem jaunumiem vasaras festivālā? Jā, paldies, Dan. Mums tiešām ir daudz idejas, un jāsaka, ka tās idejas rodās arī kopā ar jums un sadarbībā, un šogad vasaras festivālā ir paredzēti dažādi pārsteigumi. Es pa visiem neatklāšu, kas tur tieši notiks, bet jāgatavojās ir tam, ka būs iespēja piedalīties lokālajā orientēšanās spēlē. Viņa visticamāk iekļaus tādu nelielu teritorijas apskati, iespējams kaut ko arī uz ūdens, kādu aktivitāti. Es ceru, ka laiks mūs lutinās un būs silti, saulaini un ģimeņu stafete, jeb ģimeņu šī darīšana un tā aktivitāte būs tāda, kurā varēs piedalīties dažādās disciplīnās, respektīvi ir orientēšanās un teritorijā ir dažādi kontrolpunkti, un tajās būs jāizpild uzdevumi,
un izpildot šos uzdevumus, tiks sakrāti kaut kādi punkti, un šie punkti pēc tam pārvērtīsies iespējā dabūt balvas. Un tā īsumā. Ļoti labi. Un ko tad mums gaidīt no komandas stafetes? Komandu stafetē savukārt mēs parūpēsimies par visādām tādām sportiskākām disciplīnām, kurās jūs varēsiet samērot sevi ar pārējiem darbiniekiem un dalībniekiem, gan varbūt spēkā kaut kādā ziņā, bet arī tādos netradicionālos veidos, varbūt arī kaut kādos salīdzinoši tādos vienkāršos uzdevumos, kur varēs jebkurš piedalīties un pilnīgi liela iespēja, ka vinnēt. Ir kaut kādi veiksmes faktori, veiksmes momenti, kuros varēs arī paspīdēt jebkurš, kas ir plānojis, varbūt pat nav vēl plānojis, bet es ceru, ka tie dalībnieki būs daudz un tie rezultāti arī gala beigās būs tādi, kas pārsteigs nevienu apkārtējos, bet arī pašus dalībniekus. Mēs katrā ziņā gatavojam pārsteigums un tās disciplīnas būs daudzveidīgas. Jā, man liekas, mums šo intrigu vajadzētu paturēt. Es domāju, ka kolēģiem ir jāgatavojās vairāk tiešām veidot komandas, būs interesanti. Un tā kā Valters jau minēja, būs gan veiklība, gan būs arī veiksmes faktors, tā kā nav visiem jābūt obligāti sportiski labākajā formā, bet piedalīties var visi, vai ne? Jā, vēlams, protams, savu formu uzturēt un gatavoties šim pasākumam, un gala beigās tā ir vasara un ir forši kustēties. Un forši būt svaigā gaisā, tā kā aicinu visus gatavoties un varbūt arī uzskriet pirms tam kādu krosiņu vai pamīt riteni vai papeldēt, tā kā tas noderēs. Šī ir pamatīgi intriga savīta, kolēģi. Galvenais, piesakamies, gatavojamies un tiekamies noteikti festivālā. Mēģinot jau izpildīt kādu no šiem uzdevumiem, ko mēs būsim sarūpējuši. Bet, ja mēs runājam vispār par šādu veidu pasākumiem, eži ir rūdīti šajā ziņā ar daudz gadu pieredzi. Un, protams, ka šie pasākumi vairāk vai mazāk ir vērsti uz kaut kādu kopīgu darīšanu, saliedēšanos, savstarpējo. Vai tu vari mums pastāstīt, kāpēc vispār tās aktivitātes, saliedēšanās aktivitātes ir svarīgas un kas tajās ir pats foršākais, tavuprāt? Jā, mēs ar to nodarbojamies jau vairāk kā 20 gadus, un man pašam tas šķiet tā kā salīdzinoši darbs, bet es vienmēr gūstu prieku, braucot uz pasākumiem un redzot, cik tas ir relaksējoši. Gala beigās tas ir kaut kas tāds, kas iedod jaunu elpu ikdienai, un tā būšana neformālā vidē kopā ar kolēģiem, tā ir vēl viena dimensija, kura bieži vien pietrūkst ikdienā, un tas ir kaut kas tāds, kas uzlādē un visnotaļ dod spēku turpināt tālāk un varbūt arī labāk. Svarīgi tas droši vien jāatbild, kāpēc katram pašam sev, bet bieži vien ir tā, ka neuzreiz liekas tas, ko tu esi izdarījis, neuzreiz tev dod kaut kādu rezultātu. Bieži vien vai iepazīts jauns kolēģis, vai vienkārši pamanīts, vai veikta kaut kāda lieta, kāds izaicinājums, piemēram, ko tu neesi pats domājis, ka tu to vari, vai kaut kāds jauns pakāpiens, ko tu izdarījis šajā te pasākumā, viņš varbūt tev ne tajā pašā dienā, bet varbūt pēc nedēļas tu to kolēģi vēlreiz pamani kaut kur un tev sākās saruna, varbūt no tā izveidojās draudzība. Tā kā tas pasākums viņam ir daudz, tā kā tu pirms tam minēji, Eizija rada tām arī šim te pasākumam un būšanai kopā ar kolēģiem dažādās vidēs un formātos. Viņam ir daudz labas un vērtīgas lietas, kas, ja ne uzreiz, tad pēc tam parādās. Un vasara, man liekas, ka ir vislabākais laiks un veids un vieta,
kur to darīt, jo tur nevajag daudz, tur vajag tikai ņemt un atbraukt uz pasākumu, un pa visu pārējo mēs jau būsim parūpējušies, un arī jūs būsiet parūpējušies tā, lai visticamāk visi justos ērti, labi un varētu tikai ņemt un piedalīties. Ko tieši darīt, to jau mēs izstāstīsim, tā kā garlaicīgi nebūs. Ja mēs atkāpjamies no tās domas par mūsu vasaras festivālu, protams, vasara tā teikt nesākās un nebeidzās ar to. Nereti mēs pieķeram pie sevis, to mēs esam, domājam pie sevis, ka šo mēs esam pamēģinājuši, to mēs esam pamēģinājuši, un gribās varbūt atrast kaut kādu jaunu aizraušanos vai aktivitāti aktīvajai vasaras sezonai. Vai tu mums varētu no savas puses ieteikt, ko pamēģināt vienatnē vai kopā ar draugiem, ģimeni? Es droši vien, ka neko tādu oriģinālu tagad nepateikšu, bet tas, ko es pats daru un kas man patīk un aizrauj, un arvien vairāk cilvēks ar to nodarbojās un aizraujās, tas ir braukšana ar supu dēli. Un mēs paši organizējam arī supu sacensības, bet tās ir pavisam kaut kas cits. Bet es zinu, ka tie supu dēļi un nomas paliek arvien vairāk un daudz, un katrā vietā, katrā ezerā gandrīz vai ūdens tilpē var viņu iznomāt un pamēģināt. Man pašam patīk daudz vairāk nekā laivas, jo tu esi vairāk mobils, tu vairāk redzi, tu esi stāvi augstāk, un ir arī dēļi lielāki, uz kuriem var ņemt arī līdzi ģimeni. Es esmu redzējis, ka brauc ar suņiem, brauc četratā, brauc draugu kompānijas. Nav obligāti jāveido kaut kāds maršruts, jābrauc pa upi un jādomā loģistika, kur sāk, kur beigt, kā tikt apakaļ. Kaut gan arī tas ir ar dēli vieglāk, jo viņi var izpūst un pārvest apakaļ uz startu. Bet tā subbraukšana ir kaut kas ļoti feins vasarā. Tas ir kolosāli. Mēs gan to darām arī visās sezonās. Bet viens bonus, varbūt, ko jūs varbūt nebūsiet iedomājušies, ir, ja jums sanāk kādreiz braukt ar supu vasarā tieši, paņemiet līdzi arbūzu, jo arbūzu ēst, tas ir bišķiņ tā kā ķēpīgs darbs, bet ja jūs viņu sagriezīsiet un ēdīsiet uz supa, tad jūs turpatās varēsiet gan rokas nomazgāt, gan sēklas aizpludināt. Varbūt mizas nevajag gluži mest ezerā vai upē, bet arbūzu ēšana uz supu ir kaut kas tāds, ko iesaku pamēģināt, un pēc tam varat padalīties, kā jums izgāja. Okay. Un ja mēs padomājam vēl par tas tā kā ūdens, ko mēs varētu darīt vēl uz sauszemes, vai tev ir kādas rekomendācijas? Sauszemes ir ļoti daudz visādas lietas, ko mēs varam darīt. Mēs aicinām, protams, vienmēr braukt pie sevis. Mēs atrodamies Valmieras pusē, bet tikpat labi jūs varat aizbraukt jebkurā vietā ar telti. Mēs pat cik esam aktīvās atpūtas centrs un paši arī daudz piekopjam turismu un cik sanāk dodamies dabā. Tad man liekas, ka telts ir tāds viens telts pasākums kopā ar ģimeni vai kopā ar draugiem vai hamakos, piemēram, vai vispār bez jumta. Nakšņošana dabā, tas arī var būt tāds mikro piedzīvojums, un ticiet man, jūs to vienmēr atcerēsieties, tad, kad jūs to būsiet izdarījuši, tas jums paliks atmiņā vairāk nekā kaut kas cits. Komfortabls un ierasts un ikdienišķs. Tā kā, būšana dabā un varbūt kaut kādās, nav obligāti tai vietai jābūt tādai īpašai, bet tam veidam, kā to visu padarīt tādu interesantu, man liekas, ka tas ir, to katrs var izdarīt, un tur ir pilns visi sociālie tīkli, kur var visu kaut ko noskatīties. Un mūsu Latvijā mēs esam bagāti ar visādām vietām, un es esmu redzējis tepat Rīgā pilsētas teritorijā, kad cilvēki brauc un kaut kur paliek pa nakti ar skatu uz Daugavu. Un tā kā tur nav lieli resursi tam jātērvē,
bet katrs var izdarīt un izdomāt šādu te mikro piedzīvojumu. Ļoti interesanti, ka tu pavēri telts tādu, nakšņošanu teltī kā tādu mikro piedzīvojumu, jo es nekad par to tā neesmu aizdomājusies. Man tas ir piedzīvojums jebkurā gadījumā, jo tas nav, tā teikt, mana pirmā izvēle vienmēr, ko es labprāt darīt, zinām apsvērumu dēļ, bet ja mēs paraugamies uz to tā, tad, protams, kļūst interesantāk un gribās, tā teikt, jau mājās braukt un likt somā telti un kaut kur arī aizdoties. Nu jā, un man liekas, ka tur ir daudz bonusi tam, ka tieši tas mikro, ka tu zini, ka tu dabūsi to komfortu apakaļ, pēc tam, kaut vai nākamajā dienā, vai tikpat labi tu vari vienkārši aizbraukt, uzcelt to telti un saprast, ka tas nav tavs, bet varbūt ka pēc nedēļas tu jau sāks domāt, bet varbūt tomēr es varu to nakti arī palikt. Tā kā tas ir tas brīnišķīgais, ka tu vari tā kā pa solīšiem iet un beigās jau izveidot bez maz vai savu kaut kādu tradīciju vai vienreiz gadā aizbraukt ar telti palikt vai satikt jaunus draugus, kur arī ar telti nakšņo. Tā kā visas iespējas. Tas, tā teikt, būtu par mūsu brīvo laiku šādu veidu aktivitātes, bet mēs zinām arī, ka vasara ir piepildīta ar pasākumiem, ar ballītēm, kurās mēs paši piedalāmies, kuras mums pašiem ir jāorganizē, lielākas vai mazākas, bet man liekas, ka neraugoties uz to, ka ir kaut kādi zināmi posmi, kurus mēs ballītēs parasti darām, dejojam, dziedam un tam līdzīgi, vienā brīdī pielaužās tā sajūta, ka kaut kas pietrūkst, vai kā šogad atdzīvināt to jau vienmēr esošo ballīti, vai tu varētu ar mums padalīties arī vismaz kaut kādās 3 ieteikumos, kā mēs varam draugu kompānijā, radu draugu kompānijā pavērst ballīti citādāk un iekustināt visus. Jā, man ir, protams, ka grūti tā aptvert visus, un ieteikt kaut ko universālu, bet es centīšos. un es izstāstīšu kaut kādas versijas, un tad varbūt no tām kaut kādi atvesinājumi, kādam idejas varbūt parādās, un tad jūs varat paši izdomāt savu veidu, kas jums tieši jūsu attiecīgai ballītei dara labāk. Balstīšos tieši uz savu pieredzi, un nesen bija viena privātā ballīte, kur mēs diezgan raibā tādā, pat cik radinieki, tur bija dažādi cilvēki, dažādi vecumi un dažādi interešu. Mēs paņēmām resursus, kas bija papīra lapa, skočs, šķēres un tā neliela tāda caurulīte, kas pievienojās pie plasmas pudeles, pie PET pudeles. Un tad es devu uzdevumu visiem uztaisīt raķetes. Tādā izmērā, diametrā, kas uzvietojās uz to caurulīti. Respektīvi, tas uzdevums bija izdomāt, kā uztaisīt raķeti. Es iedevu skici, kur ir atrodama internetā. Jūs varat droši to iegūglēt un atrast. Tur vajadzēja vienkārši salocīt tādu konusu, uztaisīt viņai smailu purnu, pielikt spārnus, un aizlīmēt visu skoču, uzrakstīt nosaukumu un raķete gatava. Tas aizņēma 20 minūtes. Tur kādam varbūt ilgāk, bet idejiski tas neprasa daudz laika, bet visi bija aizņemti un visiem kolosāli patika, visi bija iekšā tajā procesā. Un tad ir otrā daļa, tad ir šaušana. Un tur, protams, ir mazliet jāizmēģina pirms tam, kā to darīt, bet arī salīdzinoši vienkārši. Tā caurulīte tiek pavērsta apmēram 45 grādu leņķī uz augšu, un tas cilvēks, kurš ir gatavs, viņš uzvieto savu raķeti uz tās caurules, un pie otra gala ir pievienota tā PET pudele, kuru ātri saspiežot, gaiss ieiet raķetē un raķete aizšaujās. Un mums ir pasākums, kurā mēs varam sacensties vai brīnīties viens par otru, kā mums tās raķetes lido. Un tur bija tik jautri un tik forši, ka, man liekas, katra tā komanda pienāca pie mums, teica, ļoti laba aktivitāte,
paldies, un mēs kaut kādu stundu veselu pavadījām jautri darot gan radoši, gan pēc tam izklaidējoši šo te raķešu būvēšanu. Vēl viena ideja, mēs nereti arī pasākumos izmantojam tādu lietu kā mēmo šovu, un mēs viņu parasti pavēršam otrā virzienā, ka viens ir minētājs un visi pārējie ir rādītāji. Respektīvi, tas šarādes ir apgriezti tradicionālajai versijai, komanda cenšas parādīt, un viens cenšas uzminēt tos vārdus, kas viņam, nezinu, vai no aiz muguras vai kā. Bet, tas jāskatās droši vien no apstākļiem, un tur arī nevajag ilgas sagatavošanos, to mēmo šovu var arī jebkurā brīdī skatīties pēc apstākļiem un iešaut ballītē kā tādu pipariņu. Varbūt es varu pierēzes precizēt, vai šie, kuri rāda, viņiem ir dots laiks arī apspriesties, kā viņi rāda, vai tas tā teikt jautrāk ir tad, kad visi vienlaikus mēģina kaut ko parādīt, un tad tas... Man liekas, ka otrais variants ir labāks, un es tāpēc saku, ka tas ir attiecīgajā brīdī tas mēmais šovs. Varbūt, ka tur jau var sagatavot attiecīgai publikai tos vārdus, kurus jūs zinat, ka tie izraisīs jautrību un būs smieklīgi. Tā kā, vai arī komandas vienu otrai, piemēram, uzraksta, kā tas nereti notiek. Tur ir dažādas modifikācijas un varianti. Bet vecais labais mēmais šovs ar mazu modifikāciju, tas vienmēr strādā. Un tad trešā lieta, ko es iesaku visiem pamēģināt, ja kāds to nav darījis. Es zinu, ka Švenka arī ir to kolektīvā cilvēki darījuši un spēlējuši. Mums ir izveidota Cilpo LV mājaslapa, kurā ir iespēja iegādāties un apskatīties un doties pārgājienu spēlē. Viņa norisinās tādā veidā, ka jums ir nepieciešams kods, kur jūs ievadat aplikācijā, un tad pilnīgi jebkurā maršrutā, kaut vai ārzemēs, kaut vai braucot ar auto, kaut vai esot savā pagalmā, vienalga, jūs varat izcilpot un piedalīties cilpo spēlē, kuras noteikums es tagad nestāstīšu, ja jums tas interesē, tad, un ja jums ir nepieciešama kaut kāds padoms, ko darīt pa ceļam kādā pārgājienā, tad cilpo spēle ir īstā lieta. Tur ir dažādi garumi, dažādas modifikācijas, dažādas tēmas. Un to arī var darīt gan sacensības veidā, gan visi kopā. Kā jums patīkās, šo te mēs arī izmantojam un iesakam bieži vien draugu kompānijām, lai ļestri pavadītu pārgājienu, un tur nav jābūt obligāti tam maršrutam pārāk skaistam vai kaut kādam tādam jābrauc uz Siguldu nav, lai to spēli spēlētu. Var viņu darīt arī vienkārši ejot pa ceļu. Lieliski kopumā izklausās, ka būs jāpapildina savi vasaras plāni ar jaunām aktivitātēm, ar jaunām idejām, ko darīt svētkos un citās reizēs. Valter, paldies! Domadeglī mēs no tevis atvedamies, bet mēs tiekamies vasaras festivālā jau pavisam drīz, 27. jūlijā. Tad kopā izbaudam vienu ritīgi foršu pasākumu. Jā, paldies, ka uzaicinājāt, un tiekamies Mordangā. Jā, tikšanās. Atā. Tiekamies. Atā! Otrais deglis. Viena no Latvijas daudzajām brīnišķīgajām lietām ir tā, ka mēs esam tik tuvu dabai. Pat tad, ja mēs ikdienā varbūt pamatā pavadām savu laiku pilsētā, tad daudziem no mums ir dārzi vai mājas, vai iespēja aizbraukt pie radiem uz laukiem. Un pat, ja ne tā, tad arī pļava vai mežs ir tepat aiz stūra un ļoti viegli un tuvu sasniedzams. Un šajā pirms saulgriežu laikā jau īpaši mēs varam izbaudīt, cik viss ir zaļojošs un plaukstošs un smaržīgs. Un šķiet reizēm, ka galva pat reibst no tā visa, ko daba piedāvā un mums sniedz. Un tāpēc arī vēlējāmies šajā podkastā vairāk parunāt par tieši augiem, par to, kas aug mums apkārt, kas tas ir, kā mēs arī varam
to izmantot savā ikdienā un kaut ko vairāk attiecīgi uzzināt par tām dabas sniegtajām bagātībām un to vērtību. Un tāpēc uz sarunu mēs aicinājām Viju Ēniņu. Vijas kundze ir farmācijas doktore, ilgadēja profesora un vairāk grāmatu līdzautore par augiem un to īpašībām. Un Vijas kundze, patiesi liels prieks, ka jūs uzņēmāt mani, un esmu ļoti pagodināta ar jums šodien runāt. Labdien! Labdien! Sākšu ar tādu vispārīgu jautājumu. Es pati diezgan daudz lietoju augus, nezinu, cik pareizi, vairāk laikam uz dūlo, bet esmu dzirdējis ļoti dažādus viedokļus. Gan skeptiķus, kas saka, ka te jau daudz neko nepalīdz, gan arī tāds cilvēks, kas patiešām ļoti daudz tos ikdienā iekļauj savā uzturā un par to arī daudz padomā. Kā jūs komentētu un kāds jūsu kā ekspertes, kā arī profesionāls šajā jomā komentārs un tāda zināšanas, ko jūs varat mums sniegt, kāda tad īsti augu loma ir un kā tie palīdz veselībai? Augi ir ļoti nopietna lieta. Un ja kāds saka, tās ir muļķības vai nekam neder, tad viņš tiešām ļoti dziļi meldās un viņam vajadzētu uz savas ādas izbaudīt kādreiz to, ko tiešām augi spēj dot. Kāpēc tad augi ir tik unikāli un kāpēc augi ir tik vajadzīgi cilvēkam? Pirmkārt, jāatceras tas, ka gan augi, gan cilvēki nāk no dzīvās dabas. Tātad viņu organismos, gan cilvēkā, gan augā, notiek dažādi procesi, tādā smalkākā valodā sakot, bioķīmiskās reakcijas, kurās piedalās ļoti daudz dažādu svarīgu lietu, dažādas, teiksim, tur aminoskābes un cukuri un olbaltumvielas un mikroelementi un minerālvielas un vitamīnu un kas tik vēl ne. Un līdz ar to tie dzīvības procesi ir tie, kas faktiski mūs tuvina augiem un daudz ko no tā, kas ir pašos augos, cilvēks var izmantot savas veselības labā. Būtībā mēs jau arī pārtiekam no augu valsts, ja tā padomājam, labi, ēdam gaļu, bet kur gaļa radusies, labi, varēja uzsintezēt, nezinu no kā, bet tomēr dabiskā ceļā gaļa rodas no tā, ka dzīvnieks apēd to augu, ja? Līdz ar to tātad tas, kas tādā augā nonāk dzīvniekā un tālāk jau nonāk cilvēkā. Labi, veģetārieši saka, ka dzīvnieks nekādā gadījumā labi, ēdiet augus, bet augos nevienmēr ir viss tas, kas cilvēkam ir vajadzīgs, un pat ja ir, nevienmēr tas cilvēkā labi tiek izmantots. Respektīvi, tātad tomēr tāda dzīvnieku produkti par to vidu laikam tomēr cilvēkam ir vajadzīgi, jo cilvēks pēc savas būtības dzīvnieku valstī ir augstākā kategorija visēdājs. Tad ēd gan to, gan to, gan to, gan to. Lūk, bet pašos augos visas šīs vielas ir paredzētas tikai un vienīgi augam pašam. Ne jau priekš cilvēku, ne jau priekš dzīvnieku. Jo viss tas, kas notiek augu šūnās, visi dzīvības procesi, tas jau faktiski pašam augam. Mēs audzējam kartupeļus. Kartupeļus priekš kam, lai mēs apēstu. Nekā nebija. Kartupelīts ir izaudzējis to bumbulīti sev, uzkrājis tur iekšā cukurus, ciet respektīvi, un tas ir barības pieliekamais nākamā gada jaunās paaudzes augšanai. Tātad faktiski priekš sevis. Bet mēs apēdam, ja, tātad nozīmē, ka tā enerģijas iegūšana notiek gan augam, gan cilvēkam ļoti vienādi. Mēs audzējam labību, graudus. Izaudzējam graudus, grauds būs maizīte. Grauds arī ir šī pati barības viela krātuvīte. Iesējam pavasarī augsnē vai rudenī, vai ziemai vai vasarā, izaug jauns augs. Tātad atkal paņem enerģiju no tā, ko viņš pats ir uzkrājis sev. Zirņi, pupas, pupiņas. Brīnišķīgs olbaltumvielu avots cilvēkam. Pašam augam. Kaņepe, lims, šīs mazās sīkās sēkliņas, magone, pavisam maziņa, bet iekšā ir milzīga enerģija, šī gadījumā eļļu, tauku veidā. Atkal, lai tas augs varētu sev nākamo paudzi izaudzēt, bet mēs ēdam un priecamies, cik garšīgi mums un veselīgi. Tā kā redzat, šīs te paralēles ir vislabāk jūtamas un izteikts tieši tajā, varētu teikt, barības ziņā. Bet augam, tāpat kā cilvēkam, ir jāiztur ļoti smagi dzīves apstākļi. Jā, dabā. Te ir augsts, te ir karsts, te ir slapjš, te ir sauss. Te ir dienā
kas ir saule, naktī ir salna. Uznāk briesmīgā krusa, kas bojā visu to. Šūnas tiek traumēts. Līdz ar to augam savās šūnās ir jāizveido, un ļoti bieži viņš to arī dara, tā sakot, priekšdienām, zināma aizsargvielu bagātība, un šīs aizsargvielas, tās smalki ķīmiski dēvē dažādi flavonoīdi, tur miecvielas, ētriskās eļļas un viss kaut kas būtībā. Tās ir aizsargvielas, kas palīdzam augam izdzīvot grūtos apstākļos, kas palīdz viņam tās šūnas aizsargāt no dažādiem kaitīgiem ārvides faktoriem. Ļoti skaisti zied kliņģerīte. Patīteši, ka viņi smuki zied, vai ne? Jā. Bet būtībā tā oranžā krāsa, viņai ir divējāda nozīme. Viens ir pievilināt kukainīši, kas aputeksnēs, lai veidotos nākamā gada sēklas, bet otra nozīme ir tāda, ka atrodoties saulē, šis zieds, tāpat kā cilvēka āda, tiek pakļauts ultravioletā starojumu iedarbībai. Un ko dara ultravioletā starojums? Mēs zinām šodien, ka viņš var izraisīt pat ādas vēzi. Tātad šūnas faktiski cieš, šūnās notiek izmaiņas. Šūnas pat var iet bojā. Un lūk, lai šis nenotiktu process, tad augs sintezē šos krāsainos pigmentus un tādā veidā pasargā savas šūnas no bojājies. Askorbīnskābe, C vitamīns. Mēs ļoti priecājamies, ka loku kāpostos ir ļoti daudz C vitamīna. Un atkal tas, un arī kartupeļos starp citu, bet būtībā šis C vitamīns glabāšanas laikā, tai pašā kartupeļu bumbulī, tai pašā kāpostu galvā, ja mēs viņu ieskābējam, tad arī viņš tur saklabājas. Bet tajā dzīvajā materiālā C vitamīns arī kalpo kā antioksidants, kā aizsargviela, kas neļauj iznīcināt šūnās šīs dzīvības spējas, respektīvi tātad pats augs veido šo aizsargu barjeru, un tāpēc mēs sakām, jau uz pavasara tas C vitamīns samazinās pareizi. Viņš ir iztērēts, lai aizsargātu, saglabātu to šūnu dzīvotspēju līdz nākamā gada veģetācijas periodam. Tā kā būtībā tas viss augos ir. Un tāpat kā cilvēkā arī augos notiek šīs bioķīmiskās reakcijas, kur ir vajadzīgi enzīmi, kur ir vajadzīgi minerālvielas, un būtībā tās pašas minerālvielas vajag arī cilvēkam. Tas pats selēns, tas pats cinks, tas pats magnīs, sauksim, ko gribam, vismeņģēju sistēmu kaut vai ne? Tas jau būtībā augos viss ir. Protams, ne jau viss un ne jau visur, jo savukārt augs to visu dabū no kurienes, no augsnes. Un ja augsnē tā selēna nav, kā Latvijā tas ir ļoti nabadzīgs, tad mums vēl selēna kaut kur ir jāņem papildus, vai ne? Bet, respektīvi, ar to es gribu vienkārši pateikt to, ka katrā augā iekšā ir vesels sastāvvielu komplekss, no kura, ja ne gluži viss, tas liela daļa, nodara arī cilvēka veselībai. Respektīvi, veic šīs pašas aizsargu funkcijas, veic šīs pašas, dzīvības nodrošināšanas funkcijas arī cilvēka organismā. Tālūk. Un uzreiz tik daudz jautājumu no šīs atbildes. Ļoti labi. Bet es sākšu, varbūt pat ienāca prātā tāds, kas ir tas, varbūt jums pašai bijis pārsteidzošākais, kur jūs esat sajutusi vai redzējusi kaut kādu to auga spēku vai efektu, ko tas sniedz. Kā to var atpazīt un kāda ir pieredze šajā ziņā? Te ir ļoti atkal jārunā ļoti individuāli, jo būtībā katrs cilvēks ir individualitāte, un faktiski arī visi augi, kas mums apkārt ir, viņi jau arī atšķirās savā starpā. Kaut vai ķīmisko to sastāvvielu daudzumu, dažam varbūt viņi ir vairāk, dažam ir mazāk. Protams, tas klāsts jau apmēram būs visiem tāds, varētu teikt, standartā, bet daudzuma ziņā var ļoti atšķirties. Un līdz ar to tā iedarbība uz cilvēku organismu, viņa var būt atšķirīga gan no paša cilvēka puses raugoties, gan arī no auga puses raugoties. Ja? Piemēram, ir bijuši gadi, kad neveidojas augā, kaut kāds vitamīns, pašlaik es tā abstrakt runāju, bet tādā daudzumā, kādam viņam vajadzētu būt. Tas nozīmē, ka augs viņu vai nav sintezējis, vai viņš ir iztērējis viņu jau savā augšanas procesā kā aizsargvielu. Un līdz ar to tas iedarbības efekts uz cilvēku arī būs mazāks, ja tā askorbīniskā aptvertā vitamīna vispār ir mazāk, vai ne? Lūk, ja mēs runājam par tādiem īpašiem gadiem, tad manuprāt, tā ir viens ļoti īpašs gadījums, kas attiecas uz struteni. Struteni ir tāds visiem zināms augs, ja? Smuka oranža zeltaina piensula, smērējam uz brūcēm, smērējam uz kaut kādām kārpām un tā tālāk. Un visi saka, ojojoj, indīgs augs. Būtībā jā, indīgs augs.
jo šie alkaloīdi, tā ir viena no toksiskāko ķīmisko savienojumu grupām augos, kas ir, tie gan nav tie paši indīgākie, bet viņu, kā saka, indīgums atšķirās. Tad, lūk, strutenei ir ne tikai zināmās īpašības, tāda šī pretaudzēja aktivitāte, teiksim, tur varbūt tās žuldzenošā, bet strutenei ir arī spēja mazināt spazmas, respektīvi tāda zināma tā kā pretsāpju un spazmolītiska darbība. Un balstoties uz šo īpašību, strutene pat ir ietverta vienas atgrēpojošas tējas sastāvā. Tātad it kā indīgs augs un tāda atgrēpojoša darbība. Tādas šis bronhu spazmas spēja mazināt. Ja? Manā pieredzē ir gadījums, kad cilvēkam bija ļoti izteiktas, teiksim tā, vēdera sāpes, kuru lokalizāciju viņš nevarēja nekādīgi noteikt. Vienkārši sāp vēders, ja? Sāp vēders. Man no bērnības ir prātā metode, man bija tāda ļoti jauka mājas saimniece, kuru man ar augiem iepazīstināja, un viņai mājās vienmēr stāvēja tāda pudelīte aplieta strutena šķabi. Respektīvi tāds, mēs varētu sakām, tinktūra, būtībā tas ir spirta izvilkums. Un tad, kad sāpēja vēders, tad bija nelaba duša vai kaut kas bija ieēsts, viņi parasti iepilināja ūdenī. Tur dažas pilītes, bērnam tik cik gadu, lielākam varbūt drusku vairāk, un tiešām pēc kāda laika tā sāpes rimās. Lūk, un es tam cilvēkam ieteicu, es pamēģināsim, man tieši arī mājās tāds pagatavojums bija, es pamēģināsim. Un dīvaini, kad tiešām tās sāpes mitējās, bet viņas lokalizējās tikai vienā vietā, aklās zarnas rajonā. Aha. Jā, un tā aklā zarna tika likvidēta, un līdz to visu problēmu atrisināta. Tā kā, lūk, tas man tiešām arī pašai, vēl nezinot, tā klepus tēja bija pēc tam nāca tikai jau pēc kāda ilgāka laika, bet tāda šī īpatnējā darbība izpaužās lūk šādā veidā. Kaut gan strutenei neviens tādu īpašu, kā saka, likvidēt kaut kādas spazmas nepieraksta. Tā kā tas nozīmē, ka tās darbības var būt dažādas un ne visas mēs vēl labi zinām. Tas ļoti interesants piemērs, un te man radās tas jautājums par pagatavošanu, tas, ko jūs pieminējāt, kā bija pagatavots šis uzlējums, virkne vēl citu veidu, varbūt, ja mēs tagad vairāk fokusējamies uz tādiem augiem, kas varbūt nav mūsu ikdienas pārtikas grozā, kā dārzeņi un augļi, bet tieši runājot varbūt par zaļumiem, par tējām, arī par to, ko mēs saucam par nezālēm, cik liela loma ir tieši tai pagatavošanai, uzglabāšanai un kur varētu uzzināt, varbūt jūs varat padalīties ar kādiem uzticamiem avotiem, kā tad šos augus katru pareizi pagatavot un glabāt? Tā atkal jānodala šīs divas grupas, tātad, varētu teikt, tā ēdamie augi, audzējamie, nezāles, tas, ko mēs it kā izmantojam uzturā, visbiežāk jau svaigā veidā tomēr. Ja? Mums tā fermentēšana nav pārāk populāra, izņemot kāpos skābēšanu, ja? Bet kaut gan arī var jau arī nezāles tādā veidā tur likt un fermentēt. Es to darījis neesmu. Es apēdu svaigas un saka, man dārs ir tīrāks, izravēts, ka ir apēsts. Un otra daļa ir šie ārstniecības augi. Tātad augi, no kuriem mēs ievācam noteiktu auga daļu, tā saucamo drogu, un tad tālāk jau visbiežāk viņi tiek vienkārši izkaltēta, izžāvēta, jāžāvē pareizi, to drusku vēlāk, un tad jau tālāk tiek uzglabāta un izmantota vai gatavojot kādu tēju vai uzlējumu vai novārījumu, dažkārt arī izmantot, teiksim, šo pašu spirta izvilkumu gatavošanai, eļas izvilkumu gatavošanai, tā kā tie varianti ir ļoti, ļoti dažādi. Par to struteni runājot, tur ir atkal ļoti daudz un dažādas tās metodas. Pamatā augu izmanto svaigu, tātad ziedēšanas fāzē. Pašlaik viņš tieši smuki zied, var, kā saka, ievākt. Tur tie varianti ir tik dažādi. Viens ir ļoti ķēpīgs, tur viņu vajag izmalt caur gaļas mašīnu, tad viņu vajag izspiest caur marli, tad vēl to atlikumu drusciņu vajag paskalot, tur labums paliek vēl iekšā, un tad lūk šo to iegūto sulu būtībā, un tad to atšķaida 1:1 ar degvīnu, 40-46 grādīs, kā viņš tur ir. Un tad viņu tur apmēram 2 nedēļas, un tad viņš it kā izgulsnējās respektīvi ir tā dzidrā daļa, un ir apakšā tās nogulsnes. Tad dzidro daļu nolej, un tad, lūk, tā ir tā izmantojamā
frakciju. Var gatavot vienkārši tikai pašu sulu izspiest, un tad to tai ļaut tā kā norūkt. Tad arī līdz ar to viņi noslāņojās. Tad tā virsējā dzirdrā daļa ir, kas saka, lietojama, un tās apakšas tās nogulstas, tās diemžēl nē. Es esmu slinka. Es vienkārši sagriežu to struteni gabaliņos, ielieku burkā vai pudelē, uzlēju virsū to pašu šņabi, uzlieku vāciņu un lai viņš kādu laiku tur stāv. Un es pat ļoti bieži pat viņu nelēju nemaz nost ar visiem, kā saka, ar visu to saturu, viņš stāv un tad, kad vajag, tad pa pilieniem vienkārši paņem un lieto. Bet, paldies Dievam, pēdējā laikā kaut kā laikam tas uzturs ir tik sabalansēts, ka vairs īpaši vajadzība pēc lietošanas nav, bet tā. Vai ir kaut kāds uzticams informācijas avots, ko jūs varētu ieteikt? Kur, tajā brīdī, kad cilvēkam jāpasmaļās, vai vienkārši internetā meklējot, vai tur ir kaut kas tāds, kur var iegrābties, ja tā var teikt, vai tomēr jau var sekot līdz tām norādēm? Informācija internetā ir ļoti daudzveidīga, ir ticama, ir laba informācija, un ir arī tāda diezgan apšaubāma. Ja jau tiešām gribās tādā medicīniskā nopietnā līmenī lūkoties, tad var pašķirstīt PubMed datubāzi. PubMed. Publiskā PubMed datubāze ir, un tur, teiksim, ieliekot attiecīgā auga nosaukumu, tur parādās visas pasaules publikācijas, kas ir, kur ir pētījumi, kas tiešām ir ticami, ja? Tā kā tā varētu teikt tāda visdrošākā, jo tiešām tie ir zinātniskie pētījumi, uz kuriem tālāk ir atsauces citos pētījumos vai literatūrā, līdz ar to tie ir tādi, kam tiešām var ticēt. Mūsu pašu, teiksim, Latvijas mērogā, man ir grūti tās, teiksim, Latvijas universitātes pētījumi ir, tur var paskatīties, Stradiņa universitāte pašlaik ir ļoti minimāli viņi, mums ir šādas tādas grāmatas, tāpat mūsu vecā Rubīnas grāmata, kas ir Rubīna Ozolēniņa, kādreiz bija tāda grāmata, tad bija Rubīne Eniņa, tagad ir mans viens pašas grāmatiņa arī tāda. Tā kā, pameklēt var. Tagad ir Stereško tīri, kā saka, ticami raksta, un arī viņam ir milzīga pieredze kā ārstam, starp citu, kas nevienmēr ļoti bieži par augiem runā cilvēku, kuriem ar medicīnu nav nekāda sakara. Un tad ir visādi brīnumi, gan, teiksim, nosaukumos, gan faktu interpretācijā. Tā kā, tur jāpiet kritiski. Bet katrā ziņā es uzskatu, ka ar mūsu Latvijas augiem mēs varam rīkoties diezgan droši. Ja gluži neēd velna rutku vai teiksim to pašu, es zinu, ko vēl var pieminēt, mušmiras lielām karotēm, tad jau kas saka, kaut kāda saindēšanās var būt, protams, gluži jokoties ar augiem nevar. Augi tomēr ir zāles, jo ķīmija, un arī cilvēki var reaģēt dažādi, vai ne, teiksim, uz bites kodumu vienam nekas, un cits, kas saka, ir bezmaz vai pazūd pasaules, tā kā tas viss ļoti individuāli. Un ja mēs raugāmies tādā terminoloģijā, tas, ko jūs pieminējāt, ka ļoti daudz cilvēku runā par augiem un arī informācija, kas nav pārbaudīta un nav ticama, iespējams, ka tas arī rada tādu aizspriedumu vai viedokli, ka augiem nav ietekme vai ka tie nelīdz, tad tas, kas mums ir jāmeklē, ir fitoterapija, vai ne? Tā sauc šo nozari, vai kas runā par augu spēku un arī augu izmantošanu. Būtībā jā, tā ir fitoterapija, tāda ārstēšana ar augiem, bet jāsaka, ka tas termins fitoterapija būtībā ir ļoti šaurs. Mēs viņu it kā vairāk paplašinām tomēr un izmantojam ne tik daudz to fitoterapiju, bet kā tādu tradicionālu medicīnu. Respektīvi tautas medicīna, kas nāk jau no paudzēm pieredze, jo fitoterapija būtībā ir metode, kuru drīkst realizēt tikai speciālists, tātad ārsts, fitoterapeits. Latvijā, cik man savulaik izdevās atrast, bija tikai viens ārsts fitoterapeits. Tas nav Tereško. Tā kā, bet cilvēki, Latvijā es domāju, ka cilvēki galvenokārt tomēr balstās savā ģimenes pieredzē visvairāk. Tā, par jūsu pieredzi kādreiz. Jūs pieminējāt ģimenes pieredzi, tad labprāt dzirdētu jūsu. Kas ir tās lietas, ko jūs pati ikdienā visvairāk izmantojat un ko dodat arī savai ģimenei, kas jums ir tāds tajā ikdienas uztura grozā?
Ja mēs runājam par ēšanu, ja, tad no augu valsts man tiešām ir diezgan daudz kas. Un kā brīnišķīgi salātu bļoda, pašlaik ir viss nezāles. Jo tie pirmie salāti, tie ir apēsti, kas bija iesādīti siltumnīcā, tie jau ir noēsti. Tagad aug otrā paudze, bet viņi vēl nav tik lieli, lai viņi varētu pilnībā ēst. Nu tad pastaigā pa dārzu un palast. Nu, ko tev dārzā var atrast? Ļoti daudz ko. Dārzā var atrast virzu. Jā. Pārastā virza ļoti garšīga. Nu, tā bija tāda sulīgāk jāmeklē tikai. Dārzā var atrast pašlaik arī vēl kādu normālu pieneni. Nu, pieneniem gan tās lapas arī jau tādas lielas un pastingras, bet tās vidējās lapiņas vēl var nokļūt. Dārzā droši vien kāda skābena ir atrodama. Tā 3 komponenti jau ir. Dārzā ir balanda. Jā, balanda ir ļoti garšīgs augsts, starp citu, jā. Olbaltumvielām bagāts, starp citu, tā kā dārzā droši vien kāda gurķu mētri iesēsies no pagājušā gada vēl. Tagad jau aug un rādas, bet pēc tam pastaigāsim pa dārzu, parādīšu, kur viņi ir. Droši vien kāda selērijas lapiņa, selērijas vēl nav gluži ēdams. No pērnā gada kāds pētersils droši vien ir palicis, jā, pētersils pārziemo, selērija parasti nepārāk pārziemo. Varbūt kāda lupstāja lapiņa kaut kur ir aizķērusies, tā var gadīties. Nu, par nātrēm, visi nātras ļoti slavina un kā saka, ceļa debesīs, nātra ir laba, bet viņa ir laba pavasarī. Tagad jau viņa drusku par cietu, drusku par stingru, bet ne, nu, ja garšo un kā saka, viņu var drusiņu pirms tam noplaucēt, nu, tad arī nātra var ielikt iekšā. Ko es vēl aizmirsu? Kaut ko jau aizmirsu. Kādu zemeņu lapiņu var paņemt kādu gaļbiksītes lapiņu, var paņemt kādu čīkstenes, to stublājiņu ar visām lapiņām. Nu, kas tad vēl? Man ir iesēti tādi, saucamie japāņu zaļumi, kur iekšā viss kaut kas tur ir mizuna un visādi citādi brīnumi. To vēl var paņemt, nu, kāda rukaulas lapa. Vesela bļoda jau ir, vai ne? Tā kā, un, protams, visi loki un maurloki un viss pārējais, nu, brīnišķīgi izvēle. Tā kā tas ir tas tāds. Ja mēs runājam jau par zāļu tējām, respektīvi par augiem, ko mēs ievācam tieši jau kā ārstniecības augus, tad manā arsenālā noteikti ir kumelīšu ziedi, piparmētru lapas, melisas lapas, nu, raudenes laksti noteikti ir. Nu, tie tādi varētu teikt, kas man dārzā aug un kas pat labāk jau ir arī liekat salātos, starp citu raudenes lapiņas ļoti garšīgs ir. Tā kā no tādiem savvaļas augiem āboliņu ziedi dažādi, gan balti, gan sarkanais. Man ļoti patīk vīgrieze. Vīgrieze jau ziedēs. Nu, protams, liepu ziedi, ja viņiem var kaut kur normāli tikt klāt. Nu, daudz kas. Man ir apmēram kāds 30 draugus. Tā kā gatavojot tēju, es ņemu, nu, teiksim, dažādi. Man nepatīk tēja no viena auga, jo, ja mēs gatavojam no vienas draugas, no viena nosaukuma tikai, tad viņu var lietot, teiksim, bez pārtraukuma, nu, nepārāk ilgu laiku, nu, kaut kur apmēram 2 nedēļas. Varbūt es pierodu, un viņš vairs nesaņem to daudzveidību, kas viņam ir vajadzīgs. Tāpēc es parasti gatavoju maisījumus, saliek iekšā visu kaut ko, un tad no tā maisījuma vienkārši tēja. Ko nozīmē vārds tēja? Mums jau liekas, ka tēja ir melnā, zaļā, Indijas, nezinu kā tur vēl, bet īstenībā latvietim tēja ir pat dzēriens. Respektīvi tātad dzēriens, kas ir pagatavots no kaut kā. Un ja mēs gatavojam no ārstniecības augiem, tad parasti šo tēju gatavo vienkārši tādā, varētu teikt, brīvā stilā. Kāda ir iedvesma? Aplej ar karstu ūdeni. Nu, nevajag gluži verdošu, visur jau raksta verdošu ūdeni, bet, nu, lai viņš pēc uzvārīšanās minūtītes, nu, 3-4 vienkārši drusku, kā saka, atskrienas nomierinās. Un tad aplej šo sauso maisījumu vai sauso drogu, ja kādam ļoti gribās tikai vienu pašu komponentu. Un tad, nu, atkarībā no tā, cik stipru to izvilkumu vēlās, nu, patur, nu, cik, nu, 5, 10, 15 minūtes. Mums būs tēja drusku ilgāk iestāvēsies, viņi tur stāv un gaida jau, bet, nu, viņi būs drusku kreptīgāk. Nu, lūk, un tad vienkārši mēs viņu dzeram kā ikdienas dzērienu. Vai nu nesaldināt, vai liekam klāt kaut kādu saldumiņu, nu, cukurs, medus, kāds sirups, nu, tur ir iespējas ļoti dažādas zapte. Pērnā gada. Tā kā tā. Ja mēs gatavojam jau no ārstniecības augu drogas konkrētai
problēmas risināšanai, teiksim, ir kaut kāds klepus, bronhīts, piemēram, un mēs gatavosim viņam klepus tēju, ja? Tad noteikti ir jāņem noteikts draugu sastāvs, nevar ņemt, kas man ienāk prātā, ņem galvenokārt draugs ar krepojošu darbību, ar kaut kādu mīkstinošu darbību, pretiekaisumu darbību, un tālāk jau gatavo noteiktā koncentrācijā. Parasti jau, ja aptiekā pērk šo maisību, tad tur jau rakstīs, teiksim, tur ēdam karot draugs, aplēr glāzi, atkal verdošu ūdens un labi drusciņi atvēsinātu. Un tad tur, zināmu laiku, ievelkās, teiksim, cik tur, pusstunda, un tad jau tā attiecīgi lieto vai pa trešdaļai glāzes, vai pa pusglāzei, vai pa ēdam karotei, vairākas reizes dienā, ik pēc stundas. Tur atkal dažādi tas ir. Bet labāk jau dzer to ikdienas zāļu tēju katru dienu, un tā ir savu veidu profilakse, lai nevajadzētu vispār lietot tādu zāļu tējas ārstnieciskiem mērķiem. Un ja mēs runājam par tādu tēju vākšanu, vai tā ir taisnība, ka līdz Jāņiem ir labākais laiks, tagad kā reiz iet un plūkt? Vai principā jau visu gadu to var darīt, kad viens iet? Tieši tā. Iet un plūkt var tikai to, kas pašlaik ir, kas plūcams. Viršu ziedus mēs neievāksim vēl šī brīdī, vai arī ugunspuķi, piemēram, kas ļoti vērtīgi draugi, bet viņi vienkārši vēl nezied. Kaut gan šogad jau viss ir ārkārtīgi steidzīgs, ja? Tie paši Filadelfi, ko mēs saucam par jasmīnu, ja? Arī tos var vākt ziediņus, starp citu izkaltēt un likt tēja. Nebūs jasmīna tēja, bet ziedu tēja būs kaut kādas kļotvielas iekšā drusciņi ir. Lūk, tā kā pašlaik var vākt to, kas tiešām ir vācams. Man ir ļoti grūti pateikt, kurā Latvijas galā kas ir vācams. Spriežot pēc sava pagalma, es redzu, ka pašlaik var vākt āboliņus, balto un sarkano. Drīz sāks... pašlaik man faktiski piparmētra pirmā porcija jau ir vācamas, tātad var nogriezt un izkaltēt lapas. Raudeni pat laban vēl nezied, bet arī drīz ziedēs. Man ir pašlaik ļoti grūti pateikt, vācot, kas kur apkārtnē jau ir redzams. Liepu ziedi pašlaik Rīgā, es zinu, kad jau ir ziedošas liepas. Atkal vienīgais jautājums, kur vākt? Rīgā, bieži vai Brīvības ielas malā mēs vāksim tos liepu ziedus, ja? Tā kā tomēr par to vākšanas vietu ir jādomā. Bet katrā ziņā pašam iet un vākt draugus vai arī audzēt ārstniecības augus priekš savām draugām, tas ir ļoti veselīgs pasākums, jo pirmkārt ir kustība, ir iešana dabā, ir pieliekšanās, ir pietupšanās, ir pastiepšanās, ir locīšanās, respektīvi ir fiskultūra. Šī gada laikā var aizstāt sporta zāli ar šādiem brīvdabas gājieniem. Un katrā brīvdabas gājienā kaut ko jau atrast var. Kaut vai saujiņu bērzu lapas savāk. Arī labi. 2 jautājumi. Pirmais jūs pieminējāt par to vākšanas vietu. Tātad lielu ceļu malās, arī droši vien rapšu lauku tuvumā, vai vēl kaut kas ir būtisks, kur labāk nevākt augus? Pilsēta vispār ir diezgan tāda, kas saka, piesārņota vide, ja? Pat tad, ja nav liela rūpniecība, tomēr transports jau ir, ja? Labi, šodien varbūt degviela ir tīrāka nekā viņa bija kādreiz, sevišķi iet runa par elektroauto, bet tāpat mums uz ceļa ir putekļi, tāpat ir gumijas daļiņas, kuras veidojās liepām nodilstot, ja? Tā kā, pilsēta nav tā labākā vide. Var jau teikt, ka es jau varu dzīvot pilsētā, Jūrmalā, un te var, vienīgais, labi, man tā ārstniecības auga neaug pašā ielas malā, viņa aug tomēr drusku tālāk. Es ļoti ceru, ka tas labums, ko es iegūstu no tiem augiem, dzerot tējā, ir lielāks nekā tas sliktums, ko es no viņiem iegūstu. Respektīvi, te ir jāizvērtē tā pozitīvā puse. Noteikti nevajadzētu vākt ne tikai rapšu lauku tūmā, arī citi labības lauki, kur ir milzīgās platības, ja? Jo tomēr tā ķīmija viņiem tiek diezgan... Kas saka, dūšīgi baroti viņi tiek, un tāpat arī kaitēkļi un viss. Tā kā, tādās platībās nevajadzētu. Bet Latvijā ļoti daudz tādu maz apdzīvotu vietu, un es domāju, ka atrast tādu vietu var. Un vēl jau kas ir svarīgi, nevajag vākt kilogramiem. Tu kāds domā, tagad noplēsīšu visu šito te pļāvu, un tagad man būs, un ko tad viņi darīs tālāk? Pietiek, savāc saujiņu, 2 saujiņas, tos pašas kaut kādas ziedus vai kaut kāds laks, kaut ko, pietiks. Un jo lielāka dažādība būs šo ievākto drogu, jo cilvēkam būs labāk. Organisms saņems lielāku vielu daudzveidību, un tas varbūt tiešām nāks veselībai pa labu. Vēl jāatcerās, ka nedrīkst vācot raut augus ar visām saknēm,
Nu, izņemot, teiksim, ja mēs vācam pienēns pavasarī vai rudenī, kur tieši sakņu draugi ir vajadzīgi, ja? Bet, ja iet runa par virszemes daļām, tad noteikti vajag viņus vai nu nogriezt, vai nu nolaust, teiksim, tiešām var liepām, piemēram, dažkārt zaras vienkārši aplauž, ja? Respektīvi, vai nogriež, un tālāk tos ziediņus nolas, respektīvi, pie reizes tā kā formē to vainagu kokam, un pie reizes ir labums arī no cilvēkam, vai ne? Nu, ko drīkst vākt ar visām saknēm nezāles, jā, nezāles ravējot, nu, tāpat, teiksim, tur mauras sūreņi ļoti bieži ieviešas dārzos. Lūdzu, izraujam ārā, kosas laktus var vākt tādā veidā, izraujam, nu, tur gan tā sakmens paliek augstnē, bet, nu, kaut ko dabu. Tā kā jāskatās, ko, un vēl lieta svarīga. Ievācot, kad ir ievākta droga, nekad nevajag viņu turēt saulē vai vienkārši brīvāk kādā poliklēna maisiņā un mašīnā vēl, kur ir 40 grādi, ja? Nu, tad beigās būs sautējums, ka varēs mest ārā. Respektīvi, jācenšas ielikt maksimāli irdeni un pēc iespējas ātrāk žāvēt. Un žāvēt nedrīkst saulē. Vienīgais, ko drīkst žāvēt saulē, tās ir saknes un tie ir augļi. Tos var žāvēt saulē, bet pārējos lūdzu no saulītes projām. Var žāvēt istabas temperatūrā, noliekam kaut kur, kaut kādā telpā, kur saule tieši nespīd virsū. Un vasaras laikā tomēr tas gaisa mitums ir pietiekami mazs, lai tā droga izžūt. Protams, ja viņi ir tāda, nu, teiksim, ļoti gaļīgas lapas vai nu, tad varbūt vajag ilgāk laiku. Dabīgi, ja ir kaut kāda mitruma, kaut kāda lietas laiks, rudens periodā sevišķi, nu, tad vajag mākslīgo siltumu. Ja nav radiatoru, tad ieslēdz cepeškrāsni, atstājot mazliet vaļā spraudziņu, lai mitrumam ir kur tvaikot ārā, un tādā veidā var, nu, tos pašus augļus, teiksim, nu, ievāc rudenī kaut kādas, nu, nezinu, rožu augļus vai pīlāčus, ārā ir mitrums liels, telpā arī mitrums liels, radiatoru vēl nav, nu, ko tad viņš žāvēs? Ieliekam cepeškrāsnī plānā slānītī, cepeškrāsnī durtiņu vaļā, nu, ieliekam kādus grādus, varbūt 40 no sākuma, lai drusku, tā sakot, viņi apsilst, un tad uz kādiem grādiem 60 un mierīgi un izžūst, un tā kā paņem pikāt, viņi vairs nelīp kopā, tad viss ir gatavs. Tā kā nu, arī būtībā tās lietas visas, ko atrast internetā var, un vislabākais izdarīt savu darbiņu un konstatēt, vai ir kļūda vai izdevās. Vai var arī saldēt? Saldēt var, bet ar saldēšanu ir diezgan problemātiski, jo tomēr ārstniecības augi ir diezgan apjomīgi, teiksim, pēc sava tilpuma. Un līdz ar to, nu, ja cilvēkam ir lielās profesionālās saldētavas, nu, tad jau var, bet ja tā ir mājas saldētava leduskapī tikai, nu, es baidos, ka nē. Nu, labi, pielāģa augļus var sasaldēt. Roža augļus, varbūt tās irbenes augļus, bet parasti jau tādas lakstu lapu ziedu drogas, tās jau parasti tam izkaltē un tad labā maisiņā vai purciņā arī sargot no saules. Tās buntītes, ko tā smuki sakarina pie sijām, jā, skaists viņas ir, nu, varbūt kādu mēnesi no viņām arī var ņemt kādu daļiņu likt tējā, bet pēc tam vairs nebūs, tad būs putekļi sakrājušies. Nu, jā. Tā, nu liels paldies, ļoti daudz labu padomu, es domāju, es ceru, ka kolēģi jums noderēs. Tuvojoties noslēgumam, man ir atlikuši vēl 2 jautājumi. Pirmais man interesēja kaut kas tāds pārsteidzošs un netradicionāls, varbūt, ko jūs arī runājot ar cilvēkiem, kas parasti visus pārsteidz, kas ir lietojams tējā vai ēdams. Par tējām, man liekas, nekas tāds īpaši nav. Nē, pēdējā laikā man ir tīri interesanti pašai likās, un es pagājušajā arī pamēģināju, ievāc drusku kaņepju lapas. Mūsu pašu parastos sēklas kaņepi, kas ir sējas kaņepi, no kuras mēs audzējam tos mazos garšīgos graudiņus, teiksim tā. Sēklas, ja? Nu, lūk, un kaņepes lapiņai, starp citu, ir laba nomierinoša darbība. Un atkal nevajag jau to tēju vārīt, nezinu, cik stipri, vienkārši, teiksim, ieliek uz visu to tējas, sauju, ko mēs liekam katliņā vai krūzē ievilkties, ieliekam vienu to lapiņu. Un ļoti pierreiz, viņiem mazliet tāda īpatnē rūgtena garša, bet viņi ir labs nomierinātājs. Tas man bija pašai tāds atklājums. Sāka literatūrā parādīties par tiem kaņepju ziediem, saucamajiem informāciju. Bet es domāju, ka kaņepes lapa tā ziņā pat ir, kā saka, stacionārā, kompaktā, jo viņā iekšā tas viss ir. Tas no tādiem
teiksim, augiem, ko izmanto arī kā tējas augu. No tādiem ēdamajiem augiem lielākais pārsteigums cilvēkiem ir, ka es saku, var ēst balandas. Uz tām balandām skatās ar tādām lielām aizdomām. Man savulaik bija ar studentiem prakse, un mēs gājām tādā ekskursijā, un es piedāvāju to balandu nogaršot. No visas 20 studentu grupas tikai viena studenta atļāvās nogaršot un teica, bet tiešām garšīgi. Tā kā tas jā, bet balands, es esmu kara laika bērns. Un pēc kara periodā ar to uzturu, tā bija, kā bija. Un tad tā pati vecā mājas sēdniece, viņa izmantoja ļoti daudz visādus, tādas augus arī uzturā, un balanda bija viens no viņas mīļākajām zālēm. Tas varētu būt viens no ieteikumiem pamēģināt. Varbūt ir vēl kāds, ko jūs varētu ieteikt, pilnīgam iesācējiem, piemēram, kas varbūt ir kumulīti vai piparmētru norāvis dobē, bet neko vairāk. Vai grūti pateikt, pilnīgam iesācējiem. Ja pilnīgam iesācējiem bail no pļavas un no meža, tad viņš labāk liet uz aptieku. Aptiekā tomēr tās draugas ir uzticamas, jo viņas izgājuši cauri kvalitātes kontrolei, gan, teiksim, iepērkot no piegādātājiem, gan arī tālāk realizējot, tomēr tā kvalitātes kontrole ir stingra. Līdz ar to tur tiešām būs tas, kam ir jābūt, un tādā kvalitātē, kā ir jābūt. Ja? Protams, ar augiem arī gadās visādi. Piemēram, ir tāda brīnišķīga drauga vilkābeļa augļi. Ja? Bet vilkābeļa augļi ļoti garšo pārtikas kodēm. Kodas vai dieļiņi, kā viņas, respektīvi kāpuriņi. Un tad gadās, ka lūk, tu aptiekā nopērc to kastīti, un pēkšņi no turienes izlien ārā viens tāds kāpuriņš, tāds tarpiņš, kā mēs sakām, šausmas. Kas jau šausmīgs nav, vienkārši tur ir cukuri, no kuriem viņš pārtiek. Respektīvi, tā kā arī tur var gadīties, bet katrā ziņā tad tā drošākā vieta ir aptiek. Ja cilvēkam tiešām ir liela interese, tad vajadzētu būt, varbūt tās ideāli būtu, ja viņam būtu iespēja doties dabā kopā ar kādu, kas tos augus pazīst un arī zina, ko ar viņiem darīt. Jo ar to pazīšanu arī mums ir diezgan liels problēmas. Kādreiz, piemēram, pašlaik jau pļavās sāk ziedēt, es tagad baidos, nezinu, varbūt zied. Man sakot, ir augsts saulkrēsliņš, kas ir līdzīgs vīgriezei. Bet vīgriezē des vēlāk, vīgrieze vēl nezied. Bet saulkrēsliņš varētu būt, ka tagad jau kaut kur zied. Un tad cilvēks ir kā, ierauga, būs. Bet nav. Respektīvi, nevajadzētu vākt līdzīgas augus tikai tāpēc vien, ka iedomājas, ka tas tāds ir, tā kā augus vajadzētu pazīt. Šodien gan ir ļoti labi iespēja pārbaudīt. Tajā ieliekam savā telefonā bildi un paprasām, kas tas tāds ir pēc zvēru, vai ne? Tā kā tā. Bet, katrā ziņā es domāju, ka tie cilvēkam tā interese ir, kad viņi jau to iespēju arī atradīs. Labi, uz to arī ceram. Uz to ceram. Paldies jums. Paldies. Trešais teikums. Kas to būtu domājis? Jau vasaras saulgrieži klāt. Mums katram plānojot, kur un kādā kompānijā līgot un svinēt Jāņus, secināju, ka Švenka Latvija kolektīvā strādā tieši 3 līgas un 19 Jāņi. Un ar mani šajā domu deglī 3 no viņiem. Tie ir mani kolēģi no Rīgas biroja, Līga Zīle. Sveiki. Jānis Jagmanis. Čau. Un Jānis Zāle. Čau. Paldies, kolēģi, ka jūs izbrīvējāt mirklīti sarunai. Tā solās būt gana interesanta un ar pārsteigumu noslēgumā. Sākumā jums katram pajautāšu, kā jūs tikāt pie sava vārda, jo tomēr, Līga un Jānis, tie ir vārdi, ar atbildību un tādu arī simbolisku pieskaņu. Varbūt dosim vārdu pirmajai Līgai. Jā, īstenībā man par to tikšanu pie vārda ir tāds maziņš stāstiņš. Es arī kādreiz, mēs ar māsu, man ir 2 māsas, jā, mēs vecākiem prasījām, kā jūs izdomājāt mūs tā saukt Līga un Inga. Un tad mēs bijām piedzimušas, vārdi vēl nebija, un sēdējām
mēs tur bijām vienā gultiņā, kā es saprotu, pēc vecāku nostāstiem, un mūsu jaunākais brālēns bija sēdējis blakus. Un viņš tā sēž un tā domā, un saka, Līga, Inga, redz, cik forši 4 burti katrā vārdā, un 2 burti sakrīt katrā vārdā. Un mani vecāki pilnīgi piekrita. Un tā mēs tikām pie vārdiņiem Inga un Līga. Tā kā principā mūs nosauca brālēns. Jāni Jagmani, tava atbilde? Man īstenībā gribēja saukt mammu par Matīsu, bet tad, kad es atbraucu mājās, laikam bija tāds bubuls, ka tur viss pateica, tas ir riktīgs Jāņa bērns. Bet varbūt tā ir leģenda, un man liekas, ka man tā nosauc tāpēc, ka vecais tās bija Jānis. Bet, kaut kā tā. Jānis pārspēja Matīsu. Un kāds ir Jāņa Zāles stāsts par vārdu? Ja godīgi stāsts beigais nebūs, jo neviena vecētēva Jāņa man nav. Tēvs arī nav Jānis. Jāņa bērns arī es neesmu. Vienkārši, man liekas, es esmu vēl no tās paaudzes, kad bija vēl populāri vārds Jānis. Ļoti daudz vispār man bija gan skolā, klasē Jāņu, un vispār tās 40 plus Jāņi ir padaudz. Jums trījiem vasaras saulgriežu kā tādu gadskārtas svētku un jūsu vārda dienu svinēšana, vai tas ir svarīgs gada notikums jūsu dzīvē? Tādā pašā kārtībā mēs varētu arī droši vien turpināt. Sāksim ar Līgu. Ir jau svarīgs, jā, bet vispār, ja es tā atceros pirms kādiem gadiem, 10, 15, man bija ritīgi škrobi par tiem saulgriežiem, jo visi vienmēr apsveic Jāņus, visi vienmēr atcerējās Jāņus, un viss bija tikai par tiem Jāņiem, un to Līgu tur tā, kā, no maliņas ar bantīti, kā saka. Bet tad man bija tā škrobi, bet es domāju, kaut kas jādara lietas labā, un tad es sāku visiem atgādināt, ka man ir vārda diena, un ka es gaidīšu 23. datumā dāvanu. Un tagad jau kādus gadus 10 es tieku vienmēr apsveikt vārdu dienā, par ko man prieks. Kolosāli. Jāņi, kā jums? Man ir nozīme tādā ziņā, ka tie ir svētki, kur visi ģimenes sanāk kopā. Un tas tāds viens liels tusiņš parasti. Vai vienās vai otrās mājās, pēdējā laikā vairāk vienās. Un tā kaut kā. Teiksim tā, ir brīnišķīgas pagarinātas brīvdienas, svētki, draugu un ģimenes lokā, svinēt vienmēr ir forši, bet nekāda tāda pārlāk liela aizraušanās ar tradīcijām, vismaz manā ģimenē un draugu lokā nekad nav īsti bijusi. Kādas ir jūsu vasaras saulgriežu tradīcijas un kā jūs svinat šos svētkus? Sākšu ar Jāni Zāli. Tradicionālais Jāņu vainags jau galvā nekad neizpaliek. Tāpat tās kaut kāds ugunskurs un tā vislatviskākā tradīcija šašliks Jāņos. Ja? un kaut kāds, alus un Jāņu siers, tas jau tāds arī vairāk uz galdu vienmēr, kas ir. Jā, bet ar tādu ļoti reti ir sanācis būt kaut kādās kompānijās, kur būtu kaut kāda īpašāka dziedāšana vai vēl kaut kādi rituāli. Tādas lietas nē. Kaut kad jaunības trakumā es esmu vienreiz tieši kaut kādā tajā Līgo naktī skrējis pliks pa pļauju, jo likās, ka tā ir jādara. Bet jā, tādas regulāras tradīcijas citas laikam īsti nav. Jāni Jagmani, kādas ir tavas Jāņu nakts Līgo vakara tradīcijas? Savā ziņā līdzīgi, jo arī, protams, ir tradicionālais latviešu ēdiens šašliks vai gaļa. Pēdējā laikā meitenes ir sākušas siet sieru pašas. Tur visādies mēģināt visu kaut ko izdarīties, tad ik pa laikam notiek kaut kāda mēģinājuma tradīcijas atjaunot, bet laikam tās arī es esmu skrējis plīks pa pļavu, bet tas ir bijis arī kaut kādu vienu reizi. Un vienreiz dzīvē es piedalījies tādās riktīgi īstās, tā kā vajag tur visi tautstērpos, zābakos, pastelās, viss notiek tā kā no A līdz Z tikai pēc tām Jāņu tradīcijām. Bet mēs pārsvarā mums ir tā kā tā svarīgākā laikam ir lēkšana pār ugunī un vainagu pīšana, kas notiek. Un tad, protams, uz galda arī tāpat siers, pīrāgi, alus vai kvass vai kaut kas tāds. Un visu nakti latviešu mūzika pilnā skaļumā.
Un tad ir kaut kāds tur brauciens pa ezeru, kaut kad, nezinu, pēc pusnakts, kur brauc tur pa dīķi un sasveicinās visiem kaimiņiem, kas kaut kur tuvumā svin. Ir bijuši arī Pakuļu ūdenskrātuvē tādi Jāņu peldējumi, ka mēs peldam tur, kāda brauca laiva un pārējie peld līdzi, un tā, lai droši būtu. Un tā, tas bija tāds. Izklausās riktīgi forši. Izklausās tie peldējumi, tie bija labi, jā. Redzu Līga smaida. Līga, kādas ir tavas svētku svinēšanas tradīcijas? Nu, parasti kaut kur dabā. Nu, tā kā mums pēdējā laikā Jāņos ir zaļā ziema un citreiz ir augstāks nekā decembrī, tad tā, lai ir arī kaut kur paslēpties siltumā, ja nu kas. Nu, vienmēr ir Jāņu zāļu lasīšana. Tas tāds ir, ka vispirms mēs visu pa dienu ejam pļāvās, un tad tur vācam visādas puķes un tā, un tad vainagu pīšana. Un, protams, arī mānlīgo vainags neizpaliek un tā, un protams, tradicionālais galda klājums, kā smejies. Nu, par ugunskuras esmu kaut kad lēkusi, bet ne pēdējā laikā man kaut kā negribās iekrist tajā ugunī. Drošība pirmajā vietā. Jā, nu, tas nezinu, kaut kādu reizi, man liekas, 1 vai 2 ir sanācis tā kā pie jūras svinēt, jūras krastā, tad gan parasti pusnaktī visi iet pa pliko peldēties un tā. Bet tā nav kā tāda, ka regulāri. Tas vienkārši, ja tā zaļā daba ir kaut kur pie jūras, tad mēs tā darām. Bet tā, jā, protams, tur dzied visi, tur ēd un zaļumballes kādreiz apmeklēja laukos, kur tā zaļumballes notiek un tā. Nu tā. Un kas jums šajos svētkos tā kā visvairāk patīk? Kāpēc jūs tos gaidat katru gadu? Kas jūs tā īpaši pavelk uz tiem svētkiem? Es nezinu, man patīk, piemēram, ka tā ir tā visgarākā diena. Man reāli patīk, un tur mēs esam kādreiz arī nosēdējuši tā, ka visu to nakti augšā uz personu, tu vienkārši piefiksē, ka tā, bišķiņ tumšāks bija, bet īsti nē, ka vienkārši tas sajūta, kad ir tā garākā diena un īstākā naktis, tas man ļoti patīk. Man liekas, svarīgākais ir pabūt kopā ar visiem. Tās parasti garās brīvdienas, kad nav uzreiz jāskrien mājās pēc svētkiem, teltī gulēšana. Kaut kas, ka var būt savādāk nekā ir parasti. Kaut kādi svētki, nevis vienkārši pasēdēšana, bet ar kaut kādu, nozīmi. Tu tur pats var izdomāt, dedzināt vecos vainagus, tur obligāti siet sieru vai kaut vai tur skriet pliks pa pļauju. Vienalga. Tieši tā. Jā, es arī šajā kontekstā labprāt padalīšos ar mūsu ģimenes tādu tradīciju un to, kas mani fascinē šajos svētkos, kad bērni gāja bērndārzā, tad viņiem tika pastāstīts, ka līgo naktī, šajā Salgriežu naktī vajag atrast jāņtārpiņu un paturēt rokā, ka tad visu gadu viss būs ļoti, ļoti labi. Un kopš bērnu dārza laikiem, man jau puiši tagad ir pilngadīgi, mēs joprojām visa ģimene līgo naktī ejam meklēt jāņtārpiņus. Tā kā mums ir tāda tradīcija, un tas ir tas interesantais moments šajos svētkos mūsu ģimenē. Tā kā Jāni Zāle. Man pat cik ir pāris nedēļas pirms šiem svētkiem ir dzimšanas diena, tad ir kā tas galvenais uzdevums satikt visus draugus, un tā jau tiek izpildīts. Un tad tieši uz to līgo, tad varbūt kas tas būtiskākais ir tiešām tā kā izrauties, kaut kur aizrauties projām, tas visas ikdienas pilsētas dunas. Un, respektīvi, tikt pie dabas projām no tās ikdienas. Tas ir tas labākais un tas visvairāk arī gaidītākais, laikam, saistībā ar šiem svētkiem. Brīnišķīgi. Man patika visas jūsu atbildes, gan par tradīcijām, gan par to, kā jūs īpaši šos svētkus sagaidat un pavadat. Tāpēc es jums esmu sarūpējusi tādu līgo un Jāņu tradīciju viktorīnu, jo tiešām svētki vairs nav aiz kalniem. Un šī ir tāda neliela iespēja mums pārbaudīt, cik tad zinoši līgotāji mēs esam. Bet, jebkurā gadījumā mēs šo visu darām kopā, soli pa solim. Baudīsim šo viktorīnu. Tātad, Jāni, ko nozīmē vārds līgo līvu valodā? Saule. Man liekas,
laba veselība, lai top, lai atzimst. Lai top bērni. Un Vau, pareizi. tā ir pareizā atbilde. Nākamais Urā! jautājums Jānim. Ko simbolizē Jāņu siera ritulis? Ziedu, sauli, uguni vai mēnesi? Nu, tā kā sauli, man liekas. Pareizi. Jā. Jāņu siera ritulis simbolizē sauli. Kādēļ Jāņu naktī jālec pāri ugunskuram? Lai visu gadu būtu izgulējies, lai būtu laba veselība, lai aprecētos, lai odi nekostu. Man liekas, ka visu iemeslu dēļ, ne? Tas Tur gan būtu izdomā forši. un tik bliez pāri ugunskuram. Bet, ja tev ir jāizvēlas viena konkrēta atbilde saskaņā ar Es tradīcijām un ticējumi, Tas īstenībā neatceros. kolēģi, palīdziet Jānim. Lai apprecētos, bet tad Nu, viss taču nē, lai būtu kas laba tad? veselība, ne? Jā? Es Sadeg saku, lai visu. ļoti nekost. Vai arī, lai odi nekos. Nu, labi. Lai odi nekostu, Nu, tāpēc ir normāls jālec pārbaudījums, pāri. lai odi nekost. Un pēdējais jautājums Jānim Jagmanim. Kā vēl mēdz dēvēt līgo dienu? Saules svētki, pirms Jāņi, zāļu diena, uguns godināšanas diena. Man liekas, ka zāļu diena, ne? Un pārbaudam atbildi, un tā ir pilnīgi pareizi. Zāļu diena. Šito gan es gandrīz nezināju. Jā. Man arī likās, ka zāļu diena vēl bija pirms līgo, vēl kaut kādu 1 vai 2 dienas pirms tam. Nu, labi. Nākamais, Mūždzīvo mācīs. nākamais Ievalkās tā jautājums zāļu būs diena, laikam. Līgai. Līga, tev ir jāpabeidz tautas dziesma. Jāņa māte sieru sēja 9 stūrīšiem. Šim stūrītis, tam stūrītis un 4 varianti. Jānīšam viducītis, Jāņa bērniem viducītis, pašai pāri nepaliek, līgotāji pēduši. Jānīšam viducītis. Līga saka Jānīšam viducītis. Un ir pilnīgi pareizi Jānīšam viducītis. Nākamais jautājums. Kurā datumā ir vasaras saulgrieži? 21. jūnijā, 22. jūnijā, 23. jūnijā vai 24. jūnijā? 21. jūnijā. Un pārbaudam atbildi. Tieši tā, 21. jūnijā. Nākamais jautājums Līgai. Kādu īpašību sievietēm dod mazgāšanās rīta rasā Jāņu rītā? Veselību, mīlestību, auglību vai skaistumu? Skaistumu. Līga saka skaistumu. Ko saka puiši? Man arī liekas, ka visi. Ja tik agri var iecelties un vēl Bet ņemot vērā to, ka ir augstā jāizvēlās rasā. tikai viena atbilde un atbilstoši seno latviešu ticējumiem, tad jā, mazgāšanās rīta rasā Jāņu rītā dod sievietei skaistumu. Nākamais jautājums būs Jānim Zālem. Kādi ziedi ir papardes ziedam? Un atbilžu varianti ir sarkani, dzelteni, oranži, bronzas alumīnija dzels, sudraba zelta dimanta vai zaļi zili violeti. Ko saka Nu, es Jānis? teiktu, ka tie dārgākie noteikti sudraba zelta dimanta. Ko saka pārējie kolēģi? Jūs Man liekas, ka piekrītat? sarkani, dzelteni, oranži, bet, nu, es nezinu. Man liekas, ka zaļi zili viela. Un Jānis Zāle atbildēja pareizi. Oh. Tie ir sudraba, zelta un dimanta. Jā, jo man liekas, arī Tāpēc tur jau ir, es ka meklēju. papardīte ziedēja tur zelta Jā. ziediņiem vai kaut kā tam līdzīgi katrā ziņā. Nākamais jautājums. Bet vai tu tāpēc meklē to pabardu? Nu, jā. Protams, Jāni. Nu, labi. Kā sauc attēlā redzamo Jāņu Zāli? Diemžēl klausītāji to neredzēs, bet tas ir tāda, tas ziediņi, balti, mazi, smalki ziediņi. Tātad, kā sauc šo Jāņu Zāli? Pelašķis, magone, raspodiņš vai madara? Tas pilnīgi noteikti nav raspodiņš un magona, bet vai nu tā ir ļoti tuvu piezūmota madara, vai arī pelašķis, kurus
kurš ir transformējies kaut kā jocīgi. Kurš ir modificējies? Jā. AI radīts pelešķis. ģēmo, pelešķis, lai būtu Madara. Tieši tā, Jāni, tā ir Madara. Tā ir ļoti tradicionāla Jāņu zāle. Un par spīti karstiem laikam, es domāju, ka līgo vakarā vai zāļu dienā mēs vēl varēsim Madaras salasīt pļavās, jo Margaritiņas visticamāk un rudspuķis jau būs noziedējušas. Mēs pagājušajās brīvdienās smējāmies, kad uz Jāņiem jau būs šogad flokšu vainagi jāpina. Flokšu būs jau beigušies, Jāni. Flokšu parasti augustā ir, kā gan jau, ka būs. Jo liepas, piemēram, jau zied, kas parasti jūlijā zied. Jā, īstenībā. Tātad, un pēdējais jautājums Jānim. Kurš dzīvnieks Jāņu naktī runā? Suns, Visi. zirgs, govs vai cūka? No rīta runā visi dzīvnieki. Nu, es Tas, arī jā, teiktu, atkarīgs. jā, ka visi. Nu, ja ir tā teikt, ir tā balsu, valoda atpazīšanas dāvana, tad jau vienalga, bet runā jau viņi visi, lai būtu zirgs. Tieši tā. Un smējās. Viktorīna zaļi iekrāsot tieši atbildi zirgs, kas ir pareizā atbilde. Nu, lūk, manuprāt, mēs bijām ļoti zinoši, mēs esam ļoti zinoši par ticējumiem, par svētku tradīcijām, un punktus neskaitīsim. Es domāju, ka visā šajā spēlē uzvarēja draudzība un komandas gars. Teikšu jums lielu paldies par pievienošanos sarunai, par to, ka padalījāties ar savām emocijām un izjūtām, gaidot šos svētkus, kuri jums būs personīgi svētki, vārda diena un novēl priecīgu svinēšanu, drošu svinēšanu, un lai mēs visiem priecīgi līgo. Līgo. Paldies. Paldies, ka klausījāties. Lai brīnišķīga vasara. Tiekamies septembrī.